šovakar turamies mierīgi kājas uz zemes, jo vakar tiem būs lidošana. Kas, kā, kāpēc, kur, cik ilgi un visi pārējie jautājumi šovakar tiks atbildēti, visu uzzināsiet, zināsiet un sapratīsiet. Labi, mūsu divi runātāji šovakar būs. Tātad saistībā ar lidošanu mums būs policists, distanču skrējējs un komerces departamenta darbinieks. Nu, ir tas, kas viņi bija pirms tam. Tagad viņi ir pilots un dispečers. Un pirmais runātājs mums būs, es teikšu, Jānis Krištofs. Labvakar. Kā minēju, Jānis Krištofs, esmu pilots, strādāju un lidoju aviosabiedrībā Air Baltica par pilotu. Fokker 50 lidmašīnas, esmu arī Fokker 50 flotas tehniskais pilots. Kompānijā strādāju 3 gadi, ar lidošanu nodarbojos jau debesīs esmu 6 gadus. Pirms tam ir bijis diezgan liels ceļš, lai noiet līdz tam to visu sasniegt. Par izglītību un par pirmsākumiem runājot, lidošana tā ir tāda, es teikšu, ka nevis darbs, nevis nodarbošanās, tas būtu tāds dzīves stils, un tam ir jāiekrīt sirdī un jābūt ar sirdi un dvēseli iekšā. Man tas, no bērnības jau viss bija. Diemžēl, tā kā varēja sākt mācīties viss, tad nobruka savu Padomju Savienību un viss apmācība un vispārējais bišķi tā kā pačipēja. Un tad, kad viss atkal salikās pa plauktiem atpakaļ, tad bija saprotams, kur lai varētu iegūt izglītību un lai varētu izmācīties. Tad arī ķēros vērsim pie ragiem, tad bija jāskarāja nauda, bija jāstrādā un tad bija jāizmācās. Mācījos tajā laikā Latvijā nevarēja to visu pabeigt, izmācīties, sanāca ārzemēs mācīties. Sākotnēji apmācības daļa mācījos Latvijā, pēc tam ārpus Latvijas. Kad bija izmācījies, tad attiecīgi meklēja darbu, izgāja atlases aviosabiedrībā Air Baltica, tiku piedāvāts man darbvietas, lidmašīnas Fokker 50, un saņemu šo darbvietu līdz šim brīdim lidoju. Esmu Audis kompānijā, esmu tehniskais pilots. Tehniskais pilots, tas papildus tam, kad ikdienā lido, vadā pasažierus, vadā kravu un vispārējo, ir vēl papildus pienākumi, kā komunicē ar rūpnīcu, kas izgatavo lidmašīnas, nāk visu update un, biļeteni vispārējais, un tas ir jāievieš dzīvē, tas ir jaunu lidmašīnu saņemšana, to pašu lidmašīnu, kad ir, apkopis, tā kā, saprotamā valodā, mašīna aizvien cilvēks uz servisu, tehniķi samainījuši eļļu, nomainījuši bremžu uzliks, un tad paņem to mašīnu, brauc mājām, domā, kaut kas bišķi čīks, un kaut kur bišķi piemirstus laikam būs, ka nav kaut kas labi, Tad, tehnisko piloti ir tie, kas saņem lidmašīnas un veic testa lidojumus pēc apkopēm vispārējā un skatās, kā tehniķi ir nostrādājuši, vai drīkst šo lidmašīnu ņemt un vest cilvēkus tālāk, vai arī ir jāņem aiz auss tie paši tehniķi un jāsaka, ka veči tā nevar, ir bišķi kaut šis tas jāpastrādā. Par izglītību un par apmācību noteikti viss interesēti, Ir tā, ka mēs dzīvojam Eiropā, un Eiropa ir noteikusi savus, tādus papildus visus nosacījumus un regulējumus, pēc kuri notiek visas vadīšanās Eiropas aviācijā. Ne tikai Eiropas aviācijā, bet tālāk pasaulē. Vispasaules, tā kā galvas office, ir ICAO, Internacionālā civilās aviācijas organizācija, kur, tālāk tad pakārtojas ir 2 lielas nometnes, Eiropa un Amerika. Amerikā ir FAA un Eiropā ir GA. Un tad ir GA pakārtojas tāda lieta kā saīsinājumā JAR, tas ir Joint Aviation Requirements, kas nosaka, kādā veidā jānotiek apmācība. Un ir 2 veidi, ir integrētais apmācības kurs un ir modulārais apmācības kurs. Integrētais apmācības kurs, tā vienkāršā saprotamā valodā, tas tā kā klātienes studijas, kad tiek mācīti teoriju un paralēli apgūstot noteikti teorijas daudzumu, kas ir tā kā dienas nodaļa. Tiek arī praktiski viss tas praktiskā apmācība tiek veikta. Tas ir ātrāk, stipri, tas ir panākums kaut kur
nedaudz vairāk pa gadu, pusotru gadu laikā. Jā, šī visa izglītība ir iegūstama. Tas tāds liels skrējiens, bet tas ir izdarāms. Modulārais kurs, to varētu nosaukt tādu neklātienes apmācības kursu veidu. Ar ko viņš atšķirās no neklātienes? Neklātienē mēs mācāmies paši, tikai sēžam mājās. Šeit nebūs tīri neklātiene, te būs tāda lieta, kā teorija mācāmies paši. Lielāko daļu braucam kārtojam eksāmenus, braucam uz sesijām, bet praktisko daļu mēs paši nevaram iemācīties. Jā. Jo arī autovadīšana, teiksim, mēs neatkarīgi pašmācības ceļā mācīties. Jā. Tāpat arī aviācijā, protams, ir. Šis kurs varbūt, teiksim, apmācības veids būs garāks. Jā, bet viņš atkal dod iespēju, teiksim, paralēli tātad strādāt, sagādāt pašam sev, teiksim, iztiks līdzekļus, vispārējo, papildus klāt līdzekļus, un šo visu pasākumu tātad nedaudz izvilkt garāk. Es mācījos modulārajā kursā. Tas ir iespēja tāda, kad tā kā moduļi ir, jā, ka pabeidzot vienu apmācības moduli, atkal spēr soli uz priekšu, tālāk un iekšā nākošā modulī. Pirmais modulis, teiksim, ir privāta pilota līmenis. Mēs iemācies un apgūst lidot ar mazām lidmašīnām, jā, un iegūst privāta pilota licenci. Pēc tam uzsāc apmācību ATPL teorijas, tas ir ATPL saīsinājums no Airline Transport Pilot License Distance Learning, tas ir šī neklātiena, ko es saku, kur 14 mācību priekšmeti tiek apgūti un galā tiek kārtot 14 lieli valsts eksāmeni. Kad šis viss ir iegūts, tad attiecīgi tālāk tiek veikta praktiskā apmācība, kas ir lidojumi. Privāta pilota kursa apmācības laikā arī tiek veikta teorijas apmācība, protams, arī lidojumi. Jā. Un sanāk tā kā pa solītim savācot noteiktu bagāžiņu un ejam uz priekšu. Beigās iegūstam ATPL Frozen. Tas tā kā, es mīlu salīdzināt to tā kā ar ārstu izglītību, jā, kā, teiksim, ārsts pabeidzot skolu, iegūst noteikti diplomu, bet, neviens jau nelaidīs viņu uzreiz sirdī vārstus mainīt, jā, jo jāiegūst noteikti pieredzi. Tāpat arī aviācijā tiek teorijas līmenis un, teiksim, iegūt teorētiskā apmācība, kas ļauj lidot ar visām lidmašīnām, bet ļauj pildīt otrā pilota pienākumus. Par kapteini uzreiz nevienu nelid. Jā. Lai iegūtu, teiksim, lidot atļauju kā kapteinis, ir jāsavāc pieredze. Tas 1500 lidojuma stundas, kurā tiek ietverts, teiksim, noteikts vairākas kategorijas, kas ir, jā, kādiem lidojumiem jābūt veiktiem. Jā. Un, kad ir savākt šīs 1500 lidojuma stundas, šī licence varētu teikt tā kā viņa sasaldētā veidā, viņa tiek atsaldēta. Un tad kompānijai nepieciešams, attiecīgi iegūstot jau ATPL licenci, kapteini licenci, tātad kompānija nosaka, vajag mums kapteini, nevajag tenī brīdī, ja vajag, lidot tālāk kā kapteini. Pabeidzot visu apmācības kursu, jā, tiek dotas tiesības lidot ar visiem gaisa kuģiem, bet ir aviācijā tāda prasība, kas ir daudzpilotu gaisa kuģi, uz katru notiek atsevišķi papildus apmācība. Šo jau visu, teiksim, pasaules praksē ir tā, ka to veids kompānijas, teiksim, atnākot kompāniju, tiek teiksim, kompānijai dotajā brīdī uz kādu gaisa kuģi nepieciešami piloti, uz to darīt tiek apmācīts, vai tas ir Boeings, vai tas ir Bombardieris, vai tas ir, teiksim, Beechcrafts, vienalga kāda marka būs, jā, kas kompānijai būs vajadzīgs, to arī apmāca. Un pilotam dzīve ir tāda, ka, teiksim, ar grāmatām padusē un ar zinību iegūšanu turpinās visa dzīve. Papildus tam, ka visu laiku ir jāzina, jāatsvaidzina teorija, procedūras un vispārējais, ir jāmācās viss jauns nācis klāt. Un 2 reizes gadā, es mīlu teikt tā, ka braucam dedzināt lidmašīnas, lauz spārnus nost, mēs nos dzinējus un vispārējo, tas ir simulātoru apmācība. Vienreiz ir garāks, viena reize, teiksim, pusgadā ir īsāka, jā, kurā notiek atkal veikta prasmes pārbaude simulatorā. Un, ja ir kaut kas, teiksim, bijis papildus apmācība, kaut kāda noteikti rūpnīca vai, teiksim, ir cits iestādes noteikuši, ka nepieciešami veikt papildus apmācības, kaut kāda noteikti lidmašīnas tīkli, kaut kāds starptautisks atbildības,
tad tiek iegūta papildus vēl šī apmācība. Un tad tur tāda smuka kaste, kur stāv uz hidrovojas pneumatiskiem cilindriem, lai viņi varētu kustināt un kratīt un vispārējo, lai cilvēki sēž iekšā, varētu justies tā kā īstā reālā lidojumā. Tad arī tur tiek dedzināti gan cinēji, lidmašīnas deg, viss tiek salauzts, stūris tiek salauzts un ir jācīnās labi muguri un jātiek lejā, jānosēžās un visus jāizglāt kāsā. Rodas ticamības efekts, liekas kamerē? Ļoti reāli, teiksim. Protams, ka paliks tā sajūta, ka neesi gaisā, jā, bet pavisam reāli, teiksim, cilvēki, kuriem, kā mēs smējāmies, bija, mūsu kompānija tieši bija devusi iespēju, ka jauni puiši bija, kas mājās uz datoru jālido, bija izgājuši, teiksim, tā kā bija loterija konkurss, jā, ka varēja tikt palidot full motion Boeing simulatorā. Tad ir cilvēki apjūkumi, teiksim, cilvēki, kuriem tas vestibulārais aparāts varbūt ir nedaudz sliktāks, jā, tad arī var sarēt galvu un varbūt diezgan šķērni plūši, jā, tā kā tā ir. Lai sāktu apmācību, kas ir nepieciešams, jā, nepieciešams ir labas zināšanas, matemātika, fizika, jā, jāatcerās ir ļoti labi jāzina, teiksim, navigācijā, geometrija, kas ir arī reālajā dzīvē, teiksim, tāda lieta kā ātri aprēķina, viss tas ir jāzina. Mēs vajag rēķināt, ja? Kā sakot, sanāk ātri piemēram parēķināt, ka nākot uz nosēšanos, jā, teiksim, kad esi vēl kaut kādu 60 vai 100 metru augstumā, netālu no skrēciet, diskusčies pasaka, kāds ir reāli vējš, jā, teiksim, vējš ir stiprs un no sāniem, ir jāzina, kāds ir mūsu limits, ar kādu sānu vēju mēs drīkstam sēsties, ko rūpnīca noteikusi lidmašīnai, ko kompānija noteikusi. Un tā šeit atceries sinusus un visu pārējo. Jā, kā ātri aprēķināt dienas, vai tas mums der vai nē. Un tas ir rēķinot, ko lidmašīna, teiksim, nāk prātam 250 km sundālējā, tas ir tā. Un jāpasaka, daram vai nedaram. Visām vēl apakšā, protams, ir jābūt labām ļoti angļu valodu zināšanām, jo visa apmācība pilnībā ir angļu valodā. Aviācijas valoda visā pasaulē ir angļu valoda. Kā mēs smējamies izņemot Ķīnu un Krievi. Jā, bet arī Krievija dotajā brīdī diezgan labi pievilkusies klāt un lielās starptautiskās kompānijas iet šajā virzienā. Ar Ķīnu nezinu, kā būs, kā viņiem tur būs. Jā. Un tam visam klāt, protams, vēl labu veselību. Labu veselību, mēs ejam regulāri veselības pārbaudas, kurā tad, kā sakot, katru gadu pārbauda, vai mēs darām, vai mēs nedarām. Jā. Nav, teiksim, šīs normas tik striktas un tāds, kā sakot, ļoti skarbas, jā, kā kosmonautiem, bet, ir jābūt labā fiziskā kondīcijā. Tas tā, kā sakot. Un tas varētu būt, teiksim, tā kā piebildīšu klāt, ka no vietējiem, kas esam latviešu piloti, jā, principā visi sportojam, aktīvi ņemam dalību sacensībās, kā no pēdējiem tādiem skaļākajiem pasākumiem, kas ir bijis. Mēs 6 Latvijas piloti bijām 13. novembrī Atēnās klasiskajā maratonā un pilnmaratona distance 42,195 metri. Noskrietis, visi finišējuši, es noskrēju pa 3 stundas 49, un tad visi pārējie, kā saka, step by step, tika finišējuši. Kā mūsu televīzijas ziņu moderators, sporta ziņu moderators Lauris Boskus arī bija skrēja, bet par to, ka viņš skrēja, mēs uzzinājām tikai pēc finiša, ka mēs finišā viņu sagaidījām. Tā, jā. Ka veselības dzīvesveids, tas ir tāds, kā sakot, papildus tam klāt, kas ir jābūt. Jā. Un par to, ka es kā iepriekš sākumā minēju, ka, teiksim, pilota darbs, tas ir dzīves stils un tā ir dzīve, jo daudz darbi, teiksim, pa nakti ir agri jāceļās, teiksim, vakarā jāiet uz darbu un ir jāpatīk tam darbām. Tas tāpat kā jebkurā citā profesijā, būs kā ja mēs atnāksim strādāsim tādēļ, lai kaut ko nopelnītu naudu, vai ko, un mums tas darbs nepatiks, es nezinu, vai mēs šī darbā uzkavēsimies. Jā, mēs strādāsim, mēs padarīsim šo darbu,
pēc kāda laika mēs meklēsim kaut ko jaunu. Jā. Nu, tad šeit es varu pateikt, ka ļoti daudz cilvēki atnāk, un šeit, es nemainīšu neko dzīvē, jo es nevaru, tā sakot, mainīt, atdot kaut kam citam kaut ko prom, jo šādu skatu pa ofisa logu, kad var kafijas uz rokās apskatīties, ka vienā pusē ir vēl mēnesis redzams, otrā pusē jau saulēts, jā, un, teiksim, sašvīgātas debesis, vienā pusē vēl ir zvaigznes, jā, var apskatīties, kāds izskatās tuksnesis saulēktā, jā, var apskatīties, kāda izskatās polāra glāzmēs, polārā loka, jā, un visu šo izbaudīt. Un kā es smējos, ka ir tā, ka brokastis ir mājās, pēc tam otrās brokastis ir kaut kur, teiksim, virs Baltijas jūras, jā. Pusdienas ir kaut kur Krievijā, Krievijas gaisa telpā, jā. Un, teiksim, vakariņas ir kaut kur varbūt Spānijā, jā. Nu, tā dzīve tad pavēršās ir. Tā. Viss noteikti arī interesē, kā tur lidmašīnā izskatās iekšā un kā ir, jā, un, teiksim, šodien skaista forša diena, bet tiešām bija, jā, kā pievienošos, jā, pateiktēm, bet mums ir ļoti daudz, teiksim, dienas, kad laika apstākļi ļoti slikti, jā. Un, ja kādam vajag aizbraukt uz Berlīni, Maskavu, vienalga kur, lidojam, vai ir mākoņi, vai nav mākoņi, ir savi noteikti, teiksim, motīvu apstākļi, pie kuriem lidojam vairāk minūtiks, jā, bet pārsvarā tagad tehnoloģijas viss ir gājis ļoti tālu uz priekšu, kad lidojumi notiek ļoti sliktos laika apstākļos. Tad es varētu parādīt, kā izskatās, kad ir redzamība 300 metri, jā, un mākoņi ir 30 metru augstumā. Un Varšavas lidostā saucas 2. kategorija un nākam uz nosēšanos. Tas 300 metru redzamība, ja? Tas, teiksim, tagad dotajā brīdī mēs vēl esam kaut kur 3000 pēda augstumā, tas ir ap 1000 metriem. Tūliņ iebrauksim iekšā mākoņos. Un tā mākoņi ir principā līdz pašai zemē. Tā nav zeme. Šeit nebūs interesanti kādu laiku pa mākoņiem braukāt, jā, tas, teiksim, instrumentāli lidojumu saucās. Jā, bet šāds piens ir, teiksim, cilvēks sēž un skatās pa sānu stiklu un domā, kā pa tādu pienu, kur tūliņās kaut kur auzās iebrauks noteikti, Tad pēkšņi zeme. Zeme nav. Parādās pirmās lampas, tā kā smuks dieziņš, jā, kuras var redzēt skrēceļa abos galos, vai kur viņas ir smuki redzamas. Šis ir nosēšanās? Jā. Nosēšanās? Šitā ir nosēšanās. Rekur parādās lampas pirms skrēceļa, un rekur parādīsies arī pats skrēceļš. Un arī šādā laikā atrodam, kur ir skrēceļš, un atrodam, kur ir lidostas. Varšava. Tā ir Varšava, jā.